Okartes akadēmijas studentus ir novērtējuši pedagogi, žūrija un skatītāji, taču ir vēl kādi noslēpumi, kurus var atklāt tikai astrologs. Evija, labdien! Vēlreiz. Mērķis nav nākot, mērķis man te parunāt par talantiem, jūsu mērķiem un varbūt ir jautājumi, kā viņus vislabāk sasniegt. Tas, ko viņš pateicis, bija būtībā diezgan precīzi un pareizi. Nu tā, tas nebija nekas tāds, vai tad nekad nav tā bijis. Tā kā es skaities lauvu, ja? Jā. Bet tā dziļākā būtība tev ir tāda ļoti konkrēta un ļoti precīza un ļoti, teiksim, uz cilvēku vadīšanu un uz varu, es tev pašu uzteišu priekšā, ja tad zīme kā mežās, kas tev raksturo daudz vairāk nekā lauva. Un tas tikai norāda, ka tu nevari nevadīt. Un tālākais jau ir patiesībā, mums jocīgi skanēs, bet otršķirīgi, ko vadīt. Galvenais ir vadīt. Galvenais ir, teiksim, nospraust mērķi un noteikti to sasniegt. Precīzi pateici īstenībā. Par to, ka manī ir tas tāds, ka man patīk, ka viss ir kārtībā. Un ka es varu kontrolēt situāciju. Un tīpaši skatuves ziņā. Tāpēc man, ja es redzu, ka kaut kas nav kārtībā un es pati neesmu pie grožiem, tad ir tā grūtāk. Ja, piemēram, radošā sfērā, tādi cilvēki biežāk ir teiksim, direktori, režisori, tur vēl kaut kas, kaut kādu lietu, ja, teiksim, kaut vai šādu šovu, ja. Nevis staigā pa skatu. Es vairāk esmu tāda... Tā, kur teiks, tevi tur un tevi jāiet tur. Es varu prasīt, vai es esmu varbūt pareizajā profesijā šobrīd? Bet tev neprasās, redzot, ka kaut kas nenotiek laikā vai nepareizi, neprasās pašai uzņemties? Divi. Nu jā, bet var jau apvienot, vai tu ne? Nē, var apvienot, bet... Viņš jau vairāk laikam man salīdzināja tādu karjeras sievieti, ne ģimenes cilvēku. Un man jau pašā liekas, ka es jau zinu, ka man būs bērni, man gribas ģimeni ļoti, man gribas bērnu sev kādreiz nākotnē.